Sveicien visiem tad šodien. Un, jā, šodien laiks vienkārši ir ļoti iepriecinoši, tāpat kā vakar. Vakar mums arī bija forša diena, ļoti silta diena, beidzot pēc tik lieliem lietiem. Un, ka mēs varējām, jā, bērni var iet uz vietas godņām, ka mēs varējām sanākt kopā, jā, un svinēt manu dzimšanas dienu, jā. Tas bija baigais foršais pasākums. Un man prieks bija par manu dāvanu, to, ko es gribēju parādīt, jā. Tātad dabūju savu lielo bībeli ar komentāriem. Iesakiet vienam, jā, jo tiešām ir svarīgi studēt Dievu vārdu un izprast viņu pilnībā. Un tikai tad, kad mums ir šādas te bībeles, mēs varam saprast pilnībā, ko Dievs mums grib arī pateikt un mācīt un studēt un iedziļināties, jo tiešām tur ir paskaidrots. Bet jā, šodien mēs esam šeit kā vienmēr svētdien, un es runāšu par tādu ļoti interesantu tēmu. Nu, man jau nav neinteresants tēmas. Tas joks. Bet jā, šīs dienas tēma būs par to, ka esiet gudri, modrīgi un gatavi. Esiet gudri, modrīgi un gatavi. Un šodien jums ir ļoti lieliski iespēja pārbaudīt sevi, izmeklēt savu sirdi, vai tu esi pietiekoši gudrs, vai tu esi pietiekoši modrīgs, un vai tu esi gatavs. Un par ko tad mēs runāsim, kam tad jābūt gatavam? Un kā jau mēs pagājušajā nedēļā runājām, ja? Es runāju par to, ka Jēzus saka, ka viņš nāks, ja? Un ka viņš arī nāks ar kaut kādām reformām, tad pirmais, ko viņš darīs, viņš nāks, kur? Savu draudzi, vai ne? Tas būs pirmā vieta. Jo draudze tās ir tas, ko viņš ir izveidojis, ko viņš šeit atstājis, tā ir tā funkcija, caur ko viņš ceļ savu valstību. Draudze. Tas nav kaut kāds viens individuāls cilvēks, tas nav kaut kāda varbūt pat organizācija, jo daudz uzskata, ka, baznīca, jā, tur, tā ir ēka. Nē, tā nav ēka, ja. Tā nav ēka. Tā nav organizācija ar nosaukumu baznīca vai kā. Tagad ir daudz tādas baznīcas, kuras vispār nav nekāds sakars ar Dievu vai ar Jēzu, ja. Es viņas nesaukšu vārdā, bet tās ir organizācijas, un pat īstenībā sātaniskas organizācijas. Bet es runāju par draudzi, kuras galva ir Kristus, kuras reāli galva ir Kristus, par tādu dzīvu draudzi, kur Dievs ir dzīvs, kur Jēzus ir tās draudzes vadītājs. Un tad pārējais mācītājs, ko viņš ir iecēlis, un visi pārējie kalpotāji tā tālāk apmeklētāji. Par dzīvu draudzi, kur Dievs darbojas. Par to es runāju. Bet tādu draudzi viņš noteikti nāks. Un, kad viņš nāks, ja, tad viņš taisīs savas reformas. Ja. Kā mēs pagājušajā runājām, viņš paņems, tā kā viņš iegāja Jeruzalem, viņš izdzird visu sārā. Ja. Viņš saka, jūs man tēva namu esat pārvērtuši par slepkavu bedi. Jo mēs jau nekad, mums vienmēr jābūt ir gataviem, jo mēs nekad nezinām, kad būs tā stunda vai diena, ja, un Jēzus ļoti daudz runā savā vārdā, Bībelē arī par to, mēs nezinām ne to stundu, ne dienu, ne laiku, kad viņš atgriezīsies. Jo tur rakstīts, neviens to nezina. Ne eņģeļi, ne Jēzus pats nezina, tikai tēvs ziņā. Bet Jēzus jau, kā es saku, var nākt arī dažādos citos veidos. Un Bībelē par to ir rakstīts, ka viņš var nākt citos dejos, viņš var nākt pārbaudījumos dažādos, un viņš var nākt kaut kādām situācijām, ja, kas mūsu dzīve apakaļ. Ļoti bieži vien cilvēki meklē Dievu tikai tad, kad viņiem notiek kaut kāda situācija. Bet jautājums, vai mēs esam gatavi tam, ka viņš nāks? Bet sevišķi pēdējā laikā sevišķi Dieva vārds ļoti runā par to, ka esiet gatavi. Esiet gatavi. Gatavi kam? Jēzum. Jūs esat gatavi Jēzum? Jo mums katru dienu ir jāpārbauda sev, vai mēs esam gatavi. Un tad, kad viņš nāks, tad viņš prasīs. Viņš prasīs no mums atbildību. Tāpēc šodien jums ir iespēja pārbaudīt, ja, savu gatavību. Vai jūs esat gatavi? Jo citiem sanāks vilties. Citiem sanāks tā kā ablom. Jāsaka. Ja es atnāks un cilvēks ablom.
Nav gatavs. Varbūt domāju, ka ir gatavs, bet nav. Nav kaut kādas lietas, ar ko Dievs uz tevīm ir runājis par kaut kādām lietām, bet tu neesi ar viņām ticis galā. Tu neesi sakārtojis savu dzīvi, tu neesi darījis neko lietas labā. Tu domā, tad Dieva tā žēlastība jau tur neizsmaņem. Dieva žēlastība ir bezgalīga. Tāpēc mēs par to runāsim. Jo pirmais viņš nāks pie savas draudzes. Un jūs zināt, ka draudze Bībelē bieži vien tiek apzīmēta kā līga. Ja? Tad Jēzus ir līgavains, un līgava ir draudze, ko viņš gaida, kur gaida savu līgavainu. Tad tā identificē Bībeli kā draudzi, kā Kristus līgava. Un mums būs šeit rakstvieta no Mateja 25, 1-13. Un tik liela tā Bībele, ka nevar atvērt. Atvērsim Mateja 25, 1-13. Un šeit ir līdzība arī parabels, ja, ko Jēzus saka. Viņš saka, šo es ietvaros gatavojoties, esiet gatavi, ja. Un viņš pielīdzina Dievu valstību. Visu laiku viņš runāja līdzībās. Jēzus nekad uz cilvēkiem nerunāja savādāk kā līdzībās. Tas ir, lai jūs saprastu, ja? Jo bieži vien jums jāsaprot, ka tajā laikā, kad Jēzus runāja, viņš runāja uz cilvēkiem, kur nebija izglītoti, nemācīja rakstīt un lasīt, viņi bija parasti pilnīgi, analfabēti, ja? Un ļoti sliktā pozīcijā, ja? Nabadzība un tā tālāk slima un dēmoni apsēst. Bet kas jau mūsdienās nav mainījies, ja? Nav mainījies, ja? Cilvēki tāpatās ir problēmas, viņiem tā, mēs varbūt esam kaut kādi nenormāli attīstītāki palikuši. Bet tā ziņa, ko viņš gribēja pienest, nav mainījusies, jo Jēzus nemainās, Dievs tas pats vakar šodien brīd. Un tad viņš raksta Mateja, tātad 25, 1-13. Tātad debesu valstība ir līdzīga 10 jaunavām, kas ņēma savu lukturi un izgāja līgavainīgi pretī. Bet 5 no tām bija ģeķīgas, tātad ģeķīgas ir muļķis, ja, negudrs, un 5 bija gudrs. Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tās nepaņēma sev līdzi, bet gudrās paņēma sev līdzi arī lukturiem, arī eļļu savos traukos. Kad līgavains kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū balss atskanēja, redzi, līgavains nāk, iziet viņam pretī. Tad viss jaunus cēlās un sakārtoja savus lukturus, bet ģeķīgās sacīja gudrajām dodiet mums no savas eļļas, jo mums lukturi izciesti, bet gudrās atbildēja un sacīja tā nē, lai nepietrūks mums un jums, bet noiet labāk pie pārdevējiem un pērciet sev. Un kad tās aizgāja, pieknāca līgavainus, un kas bija gatavs, iegāja ar viņu kāzās un durvis aizslēdza. Bet tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja, kungs, atdari mums. Bet tas atbildēja un sacīja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Un Jēzus saka, esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne stundu, ne dienu, kurā Dieva dēls nāks. Un šeit es gribu bišķiņ paskaidrot, ja, par to, ka tur ir līgavas māsas, ja. Kā es saku, šīs jaunas domās kā līgavas māsas, ja. Tad līgava ir draudze. Līgavas māsas, īstenībā esam mēs, ja. Tie, kas esam tā kā draudzes locekļi. Draudzes locekļi. Un viņš izgāja pretī līgavainiem, gaidīt viņu. Mums vienmēr jābūt gataviem, ja. Un viņas paņēma līdz lāpes, un tas nav tāds lāpes, ja tā kaut kāda luktura vai kas, bet kādreiz lāpes bija, šie lukturi bija tās lāpes vienkārši, ko iemēra ceļā un tad aizdedzināja. Jā. Un, ledlampīts, jā. un viens paņēma līdz, otrs aizmirs. Bet šeit Jēzus stāsta to parabeli, jo visu, ko Jēzus stāstīja, viņš ņēma no dzīves piemēra, to, ko viņš redzēja. Mums jāsaprot tā laika, šī visa uzbūve un visa tā tradīcijas un tā tālāk, lai saprastu, ko Jēzus vispār mums pateikt ar to visu. Un pirmais, tad viņš ņēma to no jūdu kāzu tradīcijām, ja? Jo ļoti daudz mēs arī Bībelē varam lasīt, kur Jēzus, kas bija pirmais brīnums, ko viņš darīja, tas bija kāzās, vai ne? Viņš pārvērt ūdeni, mums jāsaprot tās tradīcijas.
kas bija tajā laikā, jo mūsdienās, diemžēl, cilvēki, sevišķi rietumu šī kultūrā, viss tik ļoti ir modernizējies un mainījies, un cilvēkiem tradīcijas vai kaut kādas tās lietas, kas tajā laikā bija, kā lai pasaka, svarīgas un nozīmīgas, tad šī laikā tas nav nekas vairs. Jā. Tāpat kā kādreiz bija vārds, jā, vienkārši derības līdz ar godu vārds, jā, tas bija kaut kas liels, jā, kas bija nozīmīgs mūsdienās, tas viss ir kaut kā aizgājis otrā plānā, cilvēkam vairs nav vērtība piešķirta, bet vērtība ir piešķirta lietām, jā. Bet tātad šī ir jūdu kāzu tradīcija, un tas stipri atšķiras no mūsdienām, stipri. Bet joprojām ir kultūras, kurš piekop kaut ko līdzīgi tāpat kā jūdi to darīja, un jūdi vēl joprojām piekop, ja? Kad sieviete līgava, ja? Meitene, jaunava, tiek izprecināta vīrietim, ko dara viņas ģimene. Un tur nav tāds variants, ka tagad viņi pat tagad ies kaut kur, nezinu, pa klubiem tusēs atradīs, un pēc tam nākošais un trešais, ne. Meitene auga ģimenē jaunava, un viņa, kad viņa atstāja savu ģimeni, viņa varēja doties tikai pie vīra, ja? Un vecāki viņas izprecināja. Ja? Tad nebija tā tagad. Ja? Kad bērni gaida to dienu, to stundu, kad varēs aizmukt no savas ģimenes un dzīvot, kā grib izlaidīgi dzīvesveid. Ne, tas bija visam cita storija. Un joprojām ir daudz kultūras, kas to piekop. Un par līgavu, lai dabūtu šo meiteni, bija jāmaksā cena. Tas nebija tā pat. Ja? Tā kā mūsdienās divi tagad satikās, tur čiki priki un tagad vai precamies. Nē. Tas viss bija ļoti nopietni, ja? Jums jāsaprot. Un tātad viņa bija sarunāta, aizrunāta, tā nebija īsti, varbūt viņas pat izvēle, ja? Un par viņu samaksāja cenu. Jo līgavainim bija jādod tās tā kā pūrs, ja? Par šo meiteni, jo tēviem nebija problēmas ar meitām, ja? Bet bija jāmaksā cena. Izpirkšanas maksa tāda kā. Un jūs zināt, kad Kristus par jums ir samaksājis dārgu cenu. Ja? Par savu līgavu viņš ir samaksājis ļoti dārgu cenu. Ar savām asinīm. Tāpēc, draudz, ir Kristus līgava, jo viņi ir ļoti dārgi atpirkt. Jūs esat ļoti dārgi atpirkt. Un Efeziešiem 5, 25, 27 saka, Lūdzu, mēs izlasīsim Efeziešiem. Sameklēsim. Mums ir Efeziešiem. Es neorientēju uz klišņu jaunajā bībelē. Un vēl plasīsim. Vīrieti, mīliet savas sievas tāpat, kā Kristus mīlēja savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to šķīstītu un tā darītu svētu ar ūdens kristībā teikto vārdu. Sev savu draudzi sakodamodams cienīgu, bez traipa, bez krumpas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tātad Kristus ir nodevies mūsu labā, viņš ir samaksājis šo cenu, lai izpirktu savu draudzi un sagatavotu svētu. Jo, kā mēs zinām, mēs nevaram tuvoties Dievam bez Kristus upurja. Tātad, lai viņš sagatavotu svētu bez traipa un bez vainas. Tātad, kā jaunavu, ko pieved līgavaini. Un te ir rakstīts caur kristībām. Jo tad, kad mēs kristamies, kad mēs iegrimdējamies, ka mums ir ūdens kristības, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs apliecinām, ka mēs piederam Kristum. Tad tā ir apliecība. Mēs apliecinām, ka mēs piederam Kristum. Un ja mēs piederam Kristum, tad mēs vairs nepiedaram paši savu. Jo mēs esam dārgi atpirkti. Mēs esam dārgi atpirkti. Un tajā laikā šī tradīcija ir ne tikai tas, ka, ziniet, ir tāds process, ko sauc par sadarināšanos, vai ne? Pirms laulībām. Nu, protams, mūsdienās šī sadarināšanās var ilgt, es nezinu, tur 3, 4 vai 9 gadus un dzīvot kopā un viss tur notiek. Bet tajā laikā tā nebija. Un tajā laikā, un arī Dieva vārds saka par to, ka
jaunava pirms precējās tika sadarināta, un tas ir tas laiks, kad viņa gaida uz savu šo vīru. Viņam nav nekāds attiecības, viņam nav nekas, ja? Bet viņa jau pieder viņam. Tātad viņam ir izpirkta, viņa ir sadarināta, viņa pieder šim vīrietim. Viņa pieder. Tāpat kā Kristus draudze, ja? Viņš ir samaksājis šo cenu, viņš ir izpircis, pievedis sev, sadarinājis, samaksājis šo cenu, un mēs vairs nepiederam sev. Mums ir jādzīvo Kristum, kā gaidot uz šo līgavainu. Jo ja šī sieviete, ja, šī līgava, tai sadarināšanas posmā vai satikās, vai gulēja ar kā citu, vai kaut kas tāds, tad viņa skaitījās kā laulības pārkāpēja. Un mēs zinām to, kad pašā sākumā, kad Jēzus tika ieņemts, ja, Marijai, viņa arī bija sadarināta ar Jāzeru, un viņai gadījās, ka viņa palika stāvoklī. Ja? Mēs zinām, ka Bībele liecina par to, bet no svētā gara. Bet Jāzeps jau to nezināja, viņš gribēja viņu atstāt. Viņš paskaties kādā vai neforši sadarījās. Bet tikai tad, kad sapnī viņš saņēma no Dieva šo te vīziju, ja? Kad paņem preci viņu un tā tālāk, tad viņš saprata, ka tas ir no Dieva. Bet vispārībā sieviete tajā laikā skaitījās, kas bija sadarināta, kad viņa jau pieder, viņa jau ir. Viņa jau nebija precējušies, viņa nedzīvo kopā, viņam nekas nebija, bet viņa jau piederēja. Tāpat kā mēs, ka piederam Kristum. Tad, kā es teicu, mūsdienās tas jau viss vairs nav, sevišķi rietumu kultūrā, tam nav vērtības, ja? Jo tagad ir visādas vēl, pirms kāzām notiek visādas vecpuišu un vecmeita ballītes, kur tagad pēdējā momentā tagad vēl izbauda savu brīvību un tā tālāk. Bet īstenībā jau nekādas brīvības nav, jo ja tu esi izvēlējies šo cilvēku, tad būtībā tu jau viņam piederi. Ja? Bet es saku, rietumu kultūra ir pavisam savādāk, viņa nav nopietna vairāk. Es saku. Bet laulība tas vairs nav svētums, ja? Līgavam vai līgavains, tas jau vairs nav. Tas ir pavisam kaut kas cits. Bet Jēzus to skatās ļoti nopietni. Tāpēc es par to saku, jo Jēzus skatās nopietni, viņš saka, tā ir man, viņš ir ļoti greizsirdīgs, ja, uz savu līgavu. Viņš tiešām skatās, ka šī draudze, ko viņš ir atpircis, tā ir viņa līgava. Tas pieder viņam šī draudze. Un viņš to skatās nopietni, viņš to raugās nopietni. Jo mūsdienās laulība tas aprecējos, izšķīros, atkal nākošais un tā tālāk, ka cilvēki uz to neskatās nopietni. Un ja cilvēki, iedomājieties, neskatās nopietni uz laulību, ja mūsdienās, ja, ar ko gribu, ar to guļu, ar ko gribu precos un tā tālāk, tad kur nu vēl uz Kristu? Kur nu vēl uz attiecības ar Kristus vispār? Tas ir kaut kāds kosmos viņiem. Bet mums ir jāskatās uz to nopietni, ja? Kā Kristus skatās uz mums, uz savu draudzi. Jo viņš ir dārgu cenu samaksājis. Un mēs piederam viņam. Bet šeit mēs varam redzēt arī tajā parabelā, kad, kā jau es teicu, šī līgava, kad viņi bija sadarinājusi, viņi nav tā kā mūsdienās dzīvoja kopā, ja? Tur nebija, viņi dzīvoja pie tēva. Kā jau es teicu, šī meitene dzīvoja pie tēva, un viņi gaidīja savu līgavai. Tad tēvs bija par viņu atbildīgs. Un pēc tam šeit mēs arī varam redzēt, ka jaunavas izgāja sagaidīt viņu. Tātad viņas gāja gaidīt, jo nāks līgavains. Un jautājums ir tāds, kad Jēzus nāks, kā jums liekas, ko viņš atradīs? Kādu līgavu viņš atradīs? Viņš atradīs tādu, kas ir uzticama un degoša, kurai tā lāpa deg, vai viņš atradīs kaut kādu citu līgavu? Jo Efeziešiem 5, 11, 20 Pāvils saka par to, kā mums vajadzētu dzīvot. Kā mums vajadzētu dzīvot. Kā mums vajadzētu savus dzīves gaidas vadīt. Viņš saka, nepiedalieties neauglīgos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt. Bet visu, kas tiek gaismā celts, atspīd gaisma. Un visu, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Tāpēc ir sacīts uzmosties, kas guli un celies augšā no viļņiem, tad atspīdēs tevī Kristus.
tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā gudri, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas, tāpēc nepadodies neprātam, bet centieties saprast, kas ir jūsu kunga prāts. Neapreibināties ar vīnu, no kā cēs izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni, runādami citus psalmos, himnās, gara, iedvesmotās dziesmās, dziedādami un koklēdami tā kunga savā sirdī. Pateicieties vienmēr par visu Dievam Tēvam mūsu kunga Kristus vārdā. Un redziet, mūsdienās mēs redzam tik daudz draudzes, kuras es sevišķi Amerikā, bet es arī nāku šeit ļoti daudz šitā visa, kā lai teikt, zaraza, ja, nāku šeit uz Eiropu, un viņa jau ir ļoti izplatījusies, kas notiek draudzēs, ka viņas dzīvo pilnīgi kā negudrus. Jo Pāvils saka, ka mums ir kaut kāds standarti, pēc ko dzīvot, vai ne? Mums ir kaut kādiem standartiem jābūt. Un ka tumsa nav savienojama ar gaismu. Nav savienojama ar gaismu, ja? Un Amerikā, sevišķi tagad pēdējā laikā, mēs dzirdam arvien vairāk un vairāk, kas tur notiek, ja? Kad draudzes tiek pārvērts par šoviem. Ja? Tur vairs nav, tur ir kā mega draudzes, ja kā es saku draudzes, tā nav organizācija, tikai tāpēc, ka tur ir nosaukums. Tā nav kaut kāda ēka, ja? Bet tas ir dzīvā Dieva tāds darbīgs organisms, ja? Kas darbojas, kur Jēzus ir galva, un tad ir viņas locekļi. Bet Amerikā ļoti daudz, kas ir pārvērsts par šovu, par organizāciju, kur vienkārši cilvēki nāk izklaidēties. Ja? Un pēdējais notikums, kas vispār ir šokējis, ja, lielāko daļu sabiedrības, ir tas, ka tika uzaicināts, ja, tādā konferencē, ja, kas ir, kuru centrā jābūt Dievam, Jēzum, kurš tiek pagodināts. Bet tur tika uzaicināts striptīz dejotājs, kurš dejoja ar stieni un rīz zobeni, ja? Un tā ir tagad tāda ažotāža, ja? Amerikā, bet īstenībā tas jau nav nekas jauns. Tādas lietas notiek. Rītīga reāla apgrēcība publiski, ja? Bībele tiek spērta kāja, tagad arī nesenajā pasākumā vienā tur draudzē lielākā. Un viss tas tur ir vienkārši šovs, kas ir pieļaujams, kurš arī nāk uz šejien, ja? Visi pamazām nāk uz šejien. Un es klausījos tādas liecības, jo, kā mēs zinām, Amerikas pamat izveidotājs, tas ir Dievs visur, visā tur ir Dievs bijis, un ik viens pazīst Dievu Amerikā īstenībā. Bet, kad tu klausies liecības, ka cilvēki liecina, es augu kristiešu ģimenē, un man tur vecāki lietoja alkoholu, man tur vecāki darīja šito un šito, viņi tur man sita, vai viņi tur lietoja narkotikas un tālāk. Un tad man tāds redzams, kas tā pa kristiešu ģimeni bijis. Jo Amerikā nav tāda standarta laikam, kur ir tā robeža, kas ir šie standarti, pēc kuriem mums jādzīvo. Vai mēs varam dzīvot, teiksim, svētdienās aiziet uz draudzu, lūgt kaut ko, un pēc tam visu nākošo nedēļu dzīvot tumsā. Vai tas ir pieļaujams kristietim? Jo mūsdienās Kristu mēs miksējam ar visu, ko pagadās. Kristus ir bišķiņ Kristus, bišķiņ joga, bišķiņ kārtis, bišķiņ pazīlēju, bišķiņ šito, bišķiņ to. Ne? Diemžēl, bet Kristus nav miksējams kopā, viņš nav tā kā smūtīs, ko var uztaisīt. Tur banāns, ābols un zemenes samets uztaisīt. Nē, Kristus ir tīrs, viņš ir līgavainis, un viņš gaida, ka viņa līgava arī būs tīra, jo viņš viņu atpirks un sagatavojas. Bet šobrīd ir tāda, izskatās, ka draudze nedaudz iemikusi, ja, kā jau šīs jaunavas. Ja. Jaunavas, ko viņas darīja, kamēr viņas gaidīja līgavaini, viņas bišķiņ aizmig, vai ne? Un kā mēs atceramies arī apustuļi pašā svarīgākajā brīdī, kad Jēzum bija jāiet pie krusta, ko viņi darīja pirms gulēja. Viņi bija bišķiņ iemikuši. Bet Jēzus kuģis, viņam svarīgi, un viņš nāca tieši tajā brīdī, viņš saka, es nākšu, ja, kad šīs jaunavas gulēja. Tad, kad tieši viņi nāca arestēt, šie apustuļi gulēja. Un šobrīd draudze ir tādā iemikšanas stadijā, tādā čučbišķiņ, guļ, iesnaudusies. Skatos uz visu to, kas notiek apkārt. Tad, kad pats svarīgākais notikums.
Tāpēc Pāvils saka, esiet gudri. Nedzīvojiet kā negudri, bet dzīvojiet kā gudri, jo šīs dienas ir ļaunas. Un ko nozīmē būt gudram? Gudram, tā Pāvils saka, ir saprast, kas ir kunga prāts. Nevis saprast, kas ir man tagad, ko darīt vai kā nedarīt, bet kas ir tā kunga prāts. Jo ļoti saprast, svarīgi dzīvot pēc Dieva principiem. Jo dzīvība vai nāve, ja, tātad veiksme vai lāsts ir atkarīgs no tā, vai mēs dzīvosim pēc Dieva principiem vai ne. Un atklāsmes grāmatā 19. nodaļā, 7-9, mums nebūs tā rakstvieta, bet es nolasīšu, ir rakstīts. 19. nodaļa, 7-9. Priecāsimies, gavilēsim, dosim viņam godu, jo atnākušas jēra kāzas, un viņa līgava sataisījusies. Tā ir dots tērties spožā tīrā audekla. Proti audeklis ir svēto taisnības darbi. Un viņš man saka, raksti, svētīgi ir tie, kas aicināti jēra kāzu mīlestā. Viņš man saka, šie ir patiesie Dieva vārdi. Tātad mēs varam redzēt, ka šajās jēra kāzās mums, kas ir svētie, ja? Kas ir svētie. Mēs esam svētie, mēs esam Dieva atpirkti, mēs esam draudzes locekļi, tika dotas drēbes, spožas, tīras. Ja? Un ja es vienmēr brīdi, viņš saka, kad es jums došu balts drēbes, tīras drēbes, spožas drēbes, lai jūs nestaigātu kaili, jūs kauns nebūtu redzams. Bet kas ir šīs drēbes? Tērti spožā tīrās audeklā, proti audeklis ir svēto taisnības darbi. Taisnības darbi. Un Jēzus skatās uz to, ko mēs darām. Viņam ir svarīgi, ko mēs darām, kā mēs dzīvojam, pēc kādiem principiem mēs dzīvojam. Mums nepietiek tikai ar to, ka mēs esam izsvērti, ka mēs esam dārgi atpirkti. Ir svarīgi, ko mēs darām kā svētie. Un vai mēs gudri dzīvojam, vai mēs mēģinām saprast, kas ir Dieva griba un prāts, vai mēs negudri dzīvojam. Jo ļoti daudz kristiešu šobrīd ļoti negudri dzīvo. Kad tu paskaties un viņu dzīvē, viņi ļoti negudri dzīvo. Viņi dara visu iespējamo, kas ir pret Dieva prātu un pret Dieva gribu. Kā es saku, ja mēs sevi saucam par kristiešiem, ja mēs piedaram Kristum, jo ļoti daudz apgalvo, ka viņi ir kristījušies. Tas nozīmē, ka viņiem varbūt nav izpratnes par to, ka viņi piedara. Kas viņi ir? Jo, ja mēs padomājam, vai līgava, kur ir sadarināta, ja, pēc arī jūdu tradīcijām vai citu tautu tradīcijām, var dzīvot kā prostitūta. Var iet un darīt un gulēt ar ko grib. Nē. Viņa ir izpirkta, viņa pieder Kristum. Tāpēc saka, ļoti daudz nesaprot vispār šo te faktu un neuztur to nopietni. Un svarīgi ir arī, kā šīs jaunavas uzturēt šo uguni sevī. Jo tur bija 5, kas bija ģeķīgas, kas bija negudras, un 5, kas bija gudras, un visu laiku nēsāja uguni līdzi. Un tas ir ļoti svarīgs fakts, lai mēs būtu gudri, nevis negudri, ja? Nevis ģeķīgi. Un sevī uzturēt patiesu uguni. Un kā mēs varam uzturēt uguni sevī? Kas ir tās lietas, kas nodrošina šo uguni? Jo mēs, kad esam vieni paši, mēs nevaram uzturēt uguni sevī. Es zinu tik ļoti daudz cilvēku, kur visu laiku sūdzās un cīnās ar sevīm, ar savām problēmām, ar uzbrukumiem tā tālāk, jo viņi vien paši ir. Viņi ir vien paši, viņi cīnās, kaut ko ņemās, bet mēs varam uzturēt uguni tikai tad, kad mēs nākam kopā. Un Bībelē var saka, ka dzelzi asinai. Ka tas ir tas uguns. Un tas ir tāds patstāvīgs process. Jo zinu, ka cilvēki bieži vien var nogurt, ja? Jo liekas, saka, viens tas pats jādara, viņš saka, jādara, bet tas ir process. Tas ir tas pats, kas krāsnes, ja? Ja jums mājās ir krāsnes, kam ir krāsnes, ja? Ja mēs nemetam visu laiku malku un piemetam, kas notiek? Uguns izdzies, vai ne? Mēs tādas lietas saprotam, bet mēs nesaprotam dievišķās lietas. Jo ja tu neuztur uguni, ja tu nenāc, ja tu nedarbojies, ja tu neesi visu laiku kopā ar kristiešiem, ja tu neesi svētdienās draudzē, ja tu nelasi Dievu vārdu, ja tev nav kopīgas slavēšanas, lūkšanas un tā tālāk mājas grupas, tavs uguns izdzisīs, viņš vien vairāk un vairāk izdzisīs. Tāpēc Pāvils saka, kad mums ir jāsanāk kopā
un runāsim uz citos psalmos, himnās, gari iedvesmotās dziesmās, dziedāsim un koklēsim kungam no savām sirdīm. Viņš saka, visu laiku uzturiet svētā gara šo liesmu sevi, darbojieties, visu laiku mums ir jābūt aktīviem. Jo nē, tad pienāks tāds brīdis, kad cilvēkiem, jo cilvēks, kurš ir pieņēmis Jēzu un kurš ir sajūtis šo uguni sevī, viņš visu laiku gribēs viņu. Bet tad, kad viņš nedarīs tā, kā ir Dieva vārds, kā saka, ja, kā patiesība saka, kad nebūs kopā sanākšana, kad nebūs runāšana viens uz otru, tur nebūs slavēšana un tā tālāk, viņš ko darīs? Viņš imitēs. Būs svētā gara imitācija. Būs uguns imitācija. Un kas ir uguns imitācija? Ja? Vīna dzeršana. Ja? Imitē svēto garu. Neesiet tie, kur apreibs no vīna, neesiet tie, kur nododas kaut kādām pasaulīgām lietām. Ja? Es tur iedzēru, es tur šito, es tur to padarīju un imitē svēto garu. Imitē uguni, apreibinoties. Un piedaloties neoblīgos tumsības darbos. Tusiņu un tā tālāk. Tāpatās ir ļoti daudz cilvēku, kā viņi vēl imitē, ja? Uguni. Ļoti daudz kristiešu, kā jums teicu, viņi nepieder nevienai draudzei, viņi sēž mājās, viņi ir vieni paši, viņi skraida apkārt kaut kur, un bieži vien ir šīs lielie kaut kādi pasākumi un tā tālāk, jo tur ir šī enerģija. Ja? Un tad cilvēks aiziet, aizskrien, viņš dabū šo uguni uz to brīdi. Un pēc tam tas uguns viss izdziest, un tad viņš piedalīs kādu laiku atkal skrien. Tas tāds viltus uguns imitācija, svētā gara imitācija. Jo reāli mums visu laiku ir jāpapildina, mums visu laiku ir jāuztapo, bet pareizā veidā, sakojot Dieva vārdam. Tāda, kāda ir Dieva griba, nevis imitēt. Jo tad, kad mēs runājam, ja, kad līgava un līgavains Kristus, tās ir attiecības. Starp Kristu un šo līgavu, tas ir darbs, tā ir attiecība veidošana, tā ir attiecība kopšana. Jo tad, kad mēs arī apracamies, ja, tad mums ir jākopja šīs attiecības, mums viņas ir jāveido. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs izdarām, vienreizējs notikums, un tagad viss. Un mēs varam padomāt par to, vai mēs savas attiecības ar Kristu veidojam pareizā formā. Vai tu esi vienā draudzē, kas ir ļoti svarīgi. Kā jūs teicu, Kristus grib, lai tu piederētu viņam. Un Kristus grib, lai tu piederi vienā vietā. Ja Dievs ir kārtības Dievs. Tad, kad Dievs radīja pasauli, viņš visu radīja kārtībā. Viņš ir kārtības Dievs. Viņš nav nekārtības Dievs. Viņš grib, lai tu esi vienā vietā, lai tu piederi vienā vietā. Vai tev ir regulāras attiecības ar Dievu? Vai tu lasi Bībeli, vai tu lūdzu? Vai tu regulāri uztur šo liesmu, sanākot kopā, slavējot, runājot uz viens otru himnās, ja kā tur un psalmos un tā tālāk? Vai tev ir ko teikt? Vai tev ir ko dalīties? Vai tev ir iedrošinājums? Vai tev ir, vai tu vari varbūt mācīt? Vai tu vari sludināt to, ko es daru? Tā ir tā došana, tā uguns došana. Jo tad, kad tu klausies kaut kādus svētrunas, vai tu klausies, vai tu neiediecies? Tad, kad tu esi pilnīgi sekls un tukšs, un tev nav, kad tu izlasi Dieva vārdu, ir tā, ka tu vispār neko negribi darīt, un tu izlasi Dieva vārdu, tu noklausies kaut kādu svētru, tu klausies slavēšanas dziesmas, un tu uzreiz iedecies, jo tas tevī rāda šo uguni. Vai tu esi gatavs, vai tu esi nomodā, varbūt tu gulmi. Mēs vēl pāris nedēļas apakaļ runājām par šo draudzi, kur bija mirusi. Vispār viņa pat negulēja, viņa bija mirusi. Ja. Ka Jēzus šo atklāsmi deva draudzēm. Varbūt tu vispār esi miris. Padomā par to, kādā stāvoklī šodien tu esi. Jo gatavam nozīmē, tas nenozīmē, ka mēs tagad gaidām katru dienu pasaules galu, kad nāks Jēzus. Mēs negaidām katru dienu pasaules galu. Bet tas nozīmē dzīvot pēc Dieva principiem. Pēc Dieva valstības principiem. Un kad Dieva valstība nosaka šo tavu dzīves ritmu. Nevis pasaule, bet Dieva valstība. Jo es saku, ļoti daudz kristiešu, ļoti daudz dzīvo nevis pēc Dieva principiem un pēc to, kā Dieva valstība nosaka viņa ritmu, bet pēc to, kā pasaule nosaka. Darbs,
ģimene un viss pārējās lietas ir pirmajā vietā, un tad tikai kaut kā Dievs. Un bieži vien es dzirdu šito, tad, kad man kaut ko vajag, tad es paprasu. Vai tā, tad, kad Dievam kaut ko vajadzēs no tevīm, vai tu viņam prasīs, viņš tev, man neko nevajag. Man neko tu tevs nevajag. Tad, kad man kaut ko vajag. Bet Dievs jau negrib, lai tu pie viņa vērsies tikai tad, kad tev kaut ko vajag. Dievs grib, lai tu pie viņa vērsies un dzīvo pēc viņa principiem. Jo tu esi dārgi samaksāts pie tevī. Pēc viņa mācības principiem. Un kas tad notika ar šīm jaunavām, kuras bija ģeķīgas un kuras bija gudras? Un tās, kuras bija gatavas, kas bija gudras, viņas iegāja, rakstīts. Gudrās, kur bija atnāca jaunas, nāca līgavainis, un kas bija gatavs, iegāja ar viņu kāzās un durvis aizslēdz. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja, kungs, atdari mums. Pēc atbildēm sacīja, patiesi jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāk. Jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Esiet modrīgi, esiet gatavi, esiet gudri. Un šīs jaunavas, kuras bija gudras, kuras visu laiku to uguru nēsāja sev līdzi, un uztvēra nopietni, un dzīvoja nopietni pēc Jēzus principiem, pēc viņa mācības. Pēc to, ko viņš teica, bija gatavs un iegāja kopā ar viņu. Bet tās, kuras bija ģeķīgas un negudras, un tā kā Pāvils saka, negudri dzīvoja, iesaistījās visādus tumsības darbos, dzeršanās un vēl nezinu, kur izvirtībās un izlaidībās un tā tālāk, nedzīvoja pēc Jēzus principiem, neiegāja. Viņas neiegāja, viņas nevarēja ieiet. Jo viņas nokavēja to brīdi. Viņām bija jāskrien kaut kur citur, viņām bija cits darīšanas, viņām bija cits problēma. Tāpatās, kā vienā parabelā arī Jēzus saka par šīm kāzām, ka Tēvs mums ir sagatavojis kāzu mielas. Un viņš aicināja viesus, bet cita aizbildinājās, teica, nē, es neiešu. Man ir tur ēzelis, tur ir lauks jār, man tur ir sieves apņēmis un tā tālāk, un viņi neaizgāja neviens. Tās pats ir ar šīm jaunamām, jo viņām nebija, viņš šo uguni neuzturēja sevi, viņām bija jāskrien apkārt un jāmeklē šis uguns, un viņas nebija gatavs, tad, kad Jēzus nāca. Tāpēc mums ir jābūt gudriem, modriem un gataviem vienmēr. Un es saku, tas nav tā, ka mums tagad ir jāgaida pasaules gals katru dienu. Nē. Mums ir jādzīvo pēc Dieva principiem katru dienu. Tā, lai mēs pagodinām Dievu valstību. Tā, lai mēs pagodinām Jēzu katru dienu ar to, ko mēs darām, pēc viņa principiem dzīvojam. Pēc viņa mācības. Jo mēs nezinām, kad Jēzus nāks. Un kā viņš nāks. Kā es teicu, Jēzus var nākt arī dažādos citos veidos. Viņš var nākt dažādos pārbaudījumos, viņš var nākt dažādās situācijās, jo mēs arī viens cits Bībelē ir apraksts, kad viņš teica, es esmu uzticējis savu par šiem talantiem, tas pats, tāpēc viņš saka, es uzticēju dot savu barību laikā savai draudzei. Viņš saka, un tas, kurš saka, nē, tas Jēzus nenāk, tad es sāku plītēt, sist savus cilvēkus un tā tālāk. Viņš saka, es nākšu tajā stundā, tad, kad neviens negaida. Tad, kad neviens negaida, kad tu vismazāk gaidi, tad, kad tu būsi iemītis, čučējis un domās, es esmu super labais kristietis, es jau atnācu svētdien uz draudz pasēdēju un viss kārtībā man būs, Jēzus nāks, un tad mēs kopā iesim kāzās un tusēsim, tad mums var nākties piedzīvot arī vilšanos. Jo mēs nezinām, kad tas būs, mēs nezinām, cikos tas būs un kā tas būs. Un kādā formātā tas būs. Tāpēc jautājums, vai tu esi gatavs? Vai tev tā lāpa deg? Vai tev tā eļļa līdz? Vai tu mājās aizmirsti? Vai tu esi gatavs? Vai tu esi šī jaunava, kur ir gatava sagaidīt?
un aizvest šo līgavaini pie līgavas, pie savas draudzes. Jo Jēzus nāks pakaļ draudzē, viņš nāks pakaļ savai līgavai. Gabriela, tu varētu mums paspēlēt bišķiņu? Lai nav tā, ka mums nākas vilties un palikt aiz durvīm. Mums ir vienmēr jābūt gataviem. Halleluja! Mēs pateicamies Tev, debes Tēvs, par šo dienu. Mēs pateicamies Tev, Kungs, ka mēs varam būt šeit. Un tiešām, Dievs, ka mēs varam pārbaudīt sevi. Ka mēs varam pārbaudīt, vai mēs esam gatavi tam, ka Tu nāksi, Kungs. Vai mēs esam visu izdarījuši. Vai mēs esam visu pareizi sapratuši. Vai mēs esam pietiekoši gudri. Vai mēs esam pietiekoši modri. Vai mēs esam iemikuši. Vai mums pietiek tas, ko Tu mums esi tevis, ko Tu mums esi teicis. Varbūt mums kaut ko vajag mainīt. Varbūt mums kaut ko vajag darīt. Varbūt mums vajag uzmosties. Varbūt mums vajag iedegties. Kungs tiešām māc mums un rāda mums, kas mums ir vajadzīgs svētais, kas mēs Tev lūdzam, ka Tu atklājies mums. Tiešām, Kungs. Ja Tu esi tiešām darbu cenu samaksājis par mums, lai mēs šodien varētu būt šeit. Lai mēs varētu būt šī te Tavā klātbūtnē, Kungs. Ka mēs varam būt Tava draudze. Ka mēs varam būt šī Tava līgava, ko Tu izpirsi, ko Tu samaksāji šo dārgo cenu. Kungs, mēs Tev pateicamies, Dievs, ka ik viens, kas skatās un kas ir klātsošs, kad tiešām mēs spējam saprast, Dievs, novērtēt, būt uzticami, būt patiesi. Paldies Tev, Kungs. Mēs Tev pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Amen.